es tā vairs negribu, es gribu šķirties. Parasti šis teikums jau nenoved pie šķiršanās uzreiz. Tas tikai uzliek visu uz pauzes, tādu tā kā klusumu starp diviem cilvēkiem, kur neviens vairs nerunā, bet abi jūt, ka vēl viens solis un viss var vienkārši sabrukt. Un patiesībā tas, kurš to pasaka, varbūt arī grib šķirties, bet ne uz 100%. Viņš vienkārši vispār, viņš nevar izturēt to spriedzi, to spiedienu, to nemieru. Viņš grib mieru, elpu, sapratni. Bet otrs, tas, kurš rada to spriedzi, bieži vien tiešām negrib šķirties. Viņš vienkārši grib, lai izvēlies mani, lai beidzot viņu redz. Tikai viņa veids, kā to dabūt, ir caur skandāliem, caur pārmetumiem. Un tā viņš pats rada to, no kā visvairāk baidās, tātad attālināšanos. Viņam liekas, ka tas ir pareizais veids, kā to sasniegt. Tajā brīdī, kad viens saka, es gribu šķirties, otrs to bieži uztver kā tādu nodevību. Un ja tā sieviete vienkārši ir bijusi jau nodota pirms tam, tad viņā iedegas tas pats vecais mehānisms, viņa vairs nevar uzticēties. Un tā rodās izmisums, kurš nāk no bailēm tikt atkal pamestai. Un tas pārtop par vēl lielāku sāncensību, par cenšanos noturēt, ja? Jo viņi cer, ka ar skaļumu viņu sadzirdēs, bet viņu tas vēl vairāk tikai atgrūž. Un tā vīrietis, kurš grib, lai viņu izvēlas caur mieru, caur paļāvību, viņš pats bieži aizmirst, lai sieviete varētu nomierināties. Viņai vajag iedot šo drošības pamatu, ja? Ne jau tikai vārdos, bet ar darbiem, ja? Ar lojalitāti, ar to sajūtu, ka es esmu tas, kam tu tiešām vari uzticēties. Bet, ja viņš to nevar piedāvāt, ja viņš nenāk runāt, skatās apkārt, izvairās, klusē, uzvelkās, sieviete jau to jūt, ka tu neesi lojāls pat domās, ja? Un viņa kļūst vēl nemierīgāka, vēl prasīgāka, cerot, kā ar to viņa spēs vienkārši pievērst sev uzmanību. Bet tas strādā, protams, tieši pretēji. Tāpēc, ja tu to dzirdi, tu vari izdarīt izvēli. Un tās sievietes, kas to apzinās, viņa vienkārši zina, tādā veidā mīlestību tu nepanāksi. Bet ja tas vīrietis baidās gan no viņas dusmām, gan no sarunas, tad tur vairs nav kur virzīties, jo nevar rast risinājumu, ja abi bēg. Viens no konflikta un otrs no klusuma. Ja? Un beigās paliek divi cilvēki, kas patiesībā grib vienu un to pašu, lai viņus izvēlas. Bet neviens jau nespēja būt pirmais, kurš paliek. Tāpēc svarīgi ir nevis beigt gaidīt, kad tu izvēlēsies mani, kad tu piekāpsies. Šis tu. Ja, tas bieži ir tas izaicinājums, kurā pāri vienkārši netiek pāri, jo viņi turās pie aizvainojuma. Tajā brīdī, kad tu māki apsēsties pie galda un pateikt, klausies, mans sarkanais karoks ir tad, kad es pasaku, stop, tagad tiešām manī vienkārši paklausies. Svarīgi citreiz ir vienkārši aiztaisīt muti un paklausīties, ko tas otrs runā. Noklausies vismaz, lai viņš jūtās, kad viņš var izteikties. Iedodiet viens otram vārdu, pat tad, ja tu jūties vainīgs, aizvainots, bla, 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 viss pārējais. Vienkārši izej tam cauri un pēc tam sadzirdi un saproti, ka jūs īstenībā sēžat pie galda, jo jūs abi gribat nevis aizstāvēties, bet jūs gribat panākt vienu, dzīvot foršās, superīgās attiecībās.